You are listening to the Voice of the Latvians of Chicago on WSBC 1240 AM and WCFJ 1470 AM. Dzejniekam Andrejam Eglīšam bija dzimšanas diena, un sakarā ar to publicists Atis Skalbergs, Rīgas radio, ir veltījis viņam vienu raidījumu. Paklausīsimies tagad. Ar ko tu svētāka par citām zemēm esi? Ar asinīm. Ar ko tu lielāka par lielām tautām esi? Ar asinīm. Viss svētākais mums dots ar asinīm. Viss svētākais mums ņemts ar asinīm. Viss svētākais mums atdots taps ar asinīm, gan sīkiem pilieniem, gan platām tērcēm lietām, par sātanu un dievu pārstaigātām mūsu zemes vietām. Ir asinsvējš pie manis atnācis, sit sirds, nu rimsti brīdi sarkanīgais manās krūtīs, uz brīvību, caur gadu simteņiem, arvien tu esi ceļa jūtīs. Vai redzēt, kā mūsu debesu malā sarkana ziedēt sāk, ar brīvības sapni, ar mokām, ar mīlestību mūsu tautas karoks nāk. Kur biji? Kur esi, kad naida rīklēm sātans šausmas nirdz? Es vienmēr esmu pie jums. Manas mājas ir tautas sirds. Un acis ar ilgām degošām. Tās vajag mirkli pie karoga spiest par to, ko cietusi mūsu tauta, par to, ko vajadzēs viņai vēl ciest. Andreja Eglīša dzejoļus lasīja Imants Krastīņš. Dzejnieks atzīst, ka aktieris ir viens no labākajiem viņa dzejas lasītājiem. Šogad dažādas izdevniecības laidušas pasaulē Andreja Eglīša dzejas grāmatas. Gada sākumā iznāca, izdevēja ir Zaiga Jansone, dzejas izlase jaunatnei ar nosaukumu Veltījums. Šai krājumā dzeja izkārtot 8 tematiskās nodaļās par mīlestību, par noslēpumu, kā dzīvot, kā ziedēt, par ticību Dievam, par brīvību, par Latvijas mīlestību, par dzimtenes skaistumu un ilgām pēc maiguma, cēluma, dvēseliskuma. Grāmatā īsu, bet ļoti izteiksmīgi ievadu uzrakstījusi Eva Mārtuša. Grāmatas sastādītāja ir pedagoģe Vita Hermane. Viņa tajā ievietojusi arī Jelgavas 1. ģimnāzijas skolēnu rakstītas esejas, kas sasaucas ar Andreja Eglīša dzejas rindām. Šīs jauniešu esejas, pavisam 8, ir iespiestas uz dažādu krāsu papīra un krājumā ienes savas izjūtas un atziņas, ko rosinājušas Andreja Eglīša dzeja. Tādējādi šai grāmatā
vislabākā nozīmē tuvināta dzejnieka un mūsdienu jauniešu dzejas un pasaules izpratne. Un šāds dzejas krājuma sakārtojums pelna atzinību un cieņu. Izdevniecība Zvaigzne ABC sērijā Vajadzīga grāmata izdeva Andreja Eglīša dzejas izlasi ar autoru fotoattēlu uz abiem vākiem. Sērijas nosaukums Vajadzīga grāmata uz vākiem iespiests 8 reizes, un tas pievērš uzmanību. Krājumā, kurā ir 128 lapuses, ievietoti dzejoļi no 12 Andreja Eglīša dzejoļu grāmatām, sākot no Zelta vālodzes, kas iznāca 1939. gadā, un beidzot ar Sila priedi, kas iznāca 2001. gadā. Izlasi sakārtojusi Zaiga Lasenberga. Šis izdevums koncentrētā veidā atklāja svarīgāko un būtiskāko, kas raksturīgs dzejniekam. Viņš cīnītājs par Latvijas brīvību un neatkarību. Tāpēc te ir brīdinājums. Svešais cirvis cērt un cērt mūsu tautas saknes. Tāpēc te skan mudinājums ārā no kapenēm steidzies dzīt maskaviešus uz savu galu. Tāpēc te dzirdams apgalvojums: es vienmēr esmu gribējis būt mājās. Es nevaru citur būt. Tauta ir manas mājas. Ir mīļa Māras zeme, tik silti sirdī tiek. Pie krusta ceļa malā bērns baltu puķi liek. Skrien brūna sila bite un stājas ziedā dūkt. Es, ceļinieks, es gribu te brīdi Dievu lūgt. Un izskan šis krājums ar rindām. Rīts tā kā aust, tā kā miglains blāvo, ar vien es seju uz tautas brīvības kalnu stāvo. Vēl 2003. gadā iznāca otrā grāmata no Andreja Eglīša kopotajiem rakstiem, ko izdod izdevniecība Valters un Rapa. Šīs grāmatas sastādītāji un komentāru autori ir Dzidra Vārdaune. Tajā ir dzejoļi, kas rakstīti no 1940. līdz 48. gadam. Te ir dzeja, próza un vēstules. Te ir 44. un 45. gadā prózā rakstītais dvēseļu cietoksnis. Tai seko Eglīša próza periodikā, kas mums mazāk pazīstama. Tas ir laiks no 45. līdz 49. gadam. Ko dara šai laikā Andrejs Eglītis? Uz šo jautājumu atbild viņa raksti. Vēstulē Zenīdai Lazdai un Wolfgangam Dārziņam viņš raksta: nometīsim savus baltos cimdus. Ir pēdējais brīdis aptvert skarbo patiesību un ilūziju acis izmainīt pret drosmīgu skatījumu ikvienā realitātē. Mēs nemācīsim viens otru. Mūs visus izmācīs apstākļi, kuros nonāksim miesas un dvēseles eksistences cīņā. Tie arī mums uzspiedīs pieņemt nežēlīgu cīņu. Uz vārdiem vairs neklausās, vienalga, cik tie skaisti. Jau sarunāts un aizjūsmots gadu desmitiem uz priekšu, un ikvienam, kas šodien grib ko sacīt, jārāda pašam priekšzīme, darbā laužot posta loku. Tik tiešām pienācis brīdis, kad vārdi vairs nelīdz. Rakstā Rūgtais Jāņu laiks, rakstīts 49. gadā, Andrejs Eglītis saka: latviešu zemnieks, kolhozu mēra izmirdināts, izsunīts, aiziet šodien savā baigākajā gājienā Krievzemes plašumu rībā. Tāds atnācis Jāņu laiks, ar lāstiem un krievu nelietībām tēvzemē, ar sīkstās zemnieka ozola sakņu aizciršanu, Sibīrijas un Vorkutas ģindeņu naktīm. Lai savas tautas rūgtums mums turas dvēselē
un dzelonis pret verdzinātājiem Latvijas laukos un pilsētās neaduras pieticībā, lai Tēvzemes smilgas mūs sauc atpakaļ, līdz paši šo brīdi būsim izcīnījuši. Dzejnieks brīdina, ka pilnības galdi un karogi mūs var pievākt ikvienā krustcelē. Citā rakstā, kas arī tapis 49. gadā, Andrejs Eglītis stingri prasa: latvieši brīvībā, ko esat darījuši šos 5 gadus, lai saviem brāļiem Tēvzemē saīsinātu karātavu laiku, kā esat turējuši nomodu par savu tautu, lai atbildam savai sirdsapziņai visi, kas izglābšanās stundas slavēdami kāpuši Zviedrijas krastā, daļai jau izklīdusi pasaules lielceļos, reiz zvērestu dodami cīniņam par savas neatkarīgas valsts un tautas dzīvību. Tēvzeme un mocekļi nav nopērkami, ne tikai Zviedrijas latvieši, bet ik viena trimdas kopība Anglijā, Kanādā, Austrālijā, Dienvidamerikā, Beļģijā, Holandē, arī Vācijā, lai atbild savai sirdsapziņai, atceroties 5 gadu glābšanās dienu, ko es esmu darījis savas Tēvzemes labā. Un tagad Andrejs Eglītis ir Latvijas Rādio studijā. Kā jūs atceraties šo laiku, 45. un vēlākos gadus, kad jūs trimdā uzsākat savu lielo publicista darbu un organizatorisko darbu, organizējot Latviešu Nacionālo fondu, lai tas varētu konkrēti palīdzēt tautiešiem apspiestajā Latvijā? Nacionālais fonds tika dibināts 1947. gadā. Tas ir pēc 2 gadiem, kopš mēs tikām pāri Baltijas jūrai, Gotlandē un tad Stokholmā. Visas pārējās organizācijas vēl tikai modās, jo mēs bijām pirmie, kas varēja ķerties pie šādas lietas, pie globālas politiskas informācijas izplatības visā pasaulē. Tādas iespējas vēl nebija ne Anglijā, ne Amerikā, ne Austrālijā, jo viņi vēlāk varēja tur tikt no DP nometnēm iekšā un līdz atmostos, kas ir jādara. Un tas viss, kas tika padarīts jau pašā sākumā, ir vērts ieskatīties mūsu 50 gadu jubilejas izdevumā, kur viss ir atzīmēts lielos virzienos, ko mēs esam padarījuši, par izdotām grāmatām, par brošūrām. Pats galvenais, pēc manas saprāta, ir, ka mēs tikām pirmie pie aizrastiem sarakstiem no 1940. gada deportācijām. Tas ir no 4. jūnija mēs dabījām no Šveices sarkanā krusta to viņu rakstus no Latvijas, ko patiesībā sataisīja ar pagatstvaldēm. Viņš bija mašīnrakstā viss. Un tomēr ar viņu, kur bija apmēram kādi nepilni 38,000 deportēti, mēs tikām ar sūtņa Feldmaņa palīdzību pie prezidenta Trumana. Un tas bija pirmais tāds gadījums, ka par pasauli atskanēja mūsu lāsts, un Trumans to uzķēra, un viņš nolamāja Staļinu, ka viņš slepkavo mūsu bērnus, sievas, izsūta pa visām nometnēm un tā tālāk. Un Staļins atbildēja: mēs melojam, bet tas vairs nelīdzēja. Mēs šito grāmatu paveirojam un izsūtījām pa visu pasauli, sākot ar pāvestu un par visiem, kas bija savas valsts vadībā. Tas bija tāds gājiens, no kura varējām mācīties, ka cīnīties var ar pareizu vēstures grāmatu vai informācijas pieeju, nevajag jau tūlīt lielgabalu. Jūs bijāt komunistiskiem ideologiem viens no lielākiem pretiniekiem. Un es zinu tādu epizodu, ka tajās koncentrācijas nometnēs, ko pēc kara šeit okupanti iekārtoja, gāja aģenti un lūdzu sameklēt Andreju Eglīti. Vai tā bija? Es pats to neesmu dzirdējis, bet to dzirdējis bija Nelaisis Kalva.
Viņš bija tai nometnē tieši, kur prasīja, kas zina, kur atrodas Andrejs Eglītis. Un tad kalva man sacīja tā: es zinu gan, kur tu atradies, bet es to neteicu. Es jau biju Zviedrijā pārbēdzis tādā veidā. Un tādi plakāti ir bijuši izkārti Liepājā, bet es jau biju pārbēdzis. Un cik par jūsu galvu solīja? Nezinu, domāju, ka tā solīšana būtu tāda, ka viņa aizvest uz soda nometnēm, un tas ir viss. 1945. gadā 8. maijā, tā sakot, pašā pēdējā brīdī jūs ar motorlaivu atstājāt Liepāju, lai dotos glābt viņu meklēt Zviedrijas krastos. Vai nevarēja ātrāk aizbraukt? Nē, mēs nedomājam ar ātrāk braukt, līdz ienaidnieks pienāk pie mūsu durvīm. Un tad mēs sapratām, ka mums ir pēdējais brīdis glābt arī savu dzīvību. Un tas notika Liepājas zvejnieku ostā. Tie, kas mums pārveda, bija zvejnieki. Viņi arī palika turpat Gotlandē. Tā bija ļoti grūta atvadīšanās. Tur bija ap 300 cilvēku. Mēs nesapratām, pa ko viņi raud. Vai par to, ka viņi netiek laivā iekšā, vai par to, vai mēs dzīvi tur aizbrauksim. Bet mēs aizbraucām dzīvi pāri visai Baltijas jūrai. Jā. Un nonācām Hervikā, tā bija tāda osta Gotlandē. Un tur mums saņēma, jau iepriekš izbrauca tie sargi, jūras policija, un ieveda mums ostā. Un tas sākās ļoti vienkārši. Lielas pratināšanas, no kurienes mēs nākam, kas mēs esam, un tie, kas bija vēl daži formā vācu, tiem klājās slikti ļoti, pratināšana bija milzīgi liela. Un jūs tajā laikā bijāt 19. divīzijas kara ziņotājs? Es biju 19. divīzijas kara korespondents, nesajaukt ar avīžu korespondentiem. Es biju tur piekomandēts. Iepriekš mani kopā ar kādiem 3 jaunekļiem apmācīja Vācijā. Tas bija vecās kazarmās, gandrīz visu vasaru. Ne jau kādā veidā mums ir jāraksta, bet kā mums ir jāpiesas ar moderniem ieročiem. Tā bija diezgan liela neiedzība. Labi, kad es puslīdz varēju saprast vācu valodu, un tad gāja visādi numuru tur. Tas bija jāizdara pašiem mums. Mēs zinājām, kādā veidā ar ieročiem ir jāpietas, bet mums vienu daļu nelaida pirmās līnijās. Sevišķi Džūkstes kaujā, kur es biju arī klāt, mani viens virsnieks izvadīja laukā tūlīt, ko līdz sākās liela gabala uguns pāri par visu ierakumu, un sacīja: ej nu laukā, mums tava galva ir drusku vairāk vērts nekā viņi te nositīs, apmēram tā. Un tā viņi rīkojās daudzās citās vietās. Bet Cesvainas fronte, ka bija, tad to viņa vairs neņēma vērā. Tad mums iegrūda ar korespondentus iekšā pirmās līnijās. Tas bija augusta mēnesis, un pa Lubānas lielceļu atkāpās krievi, iedam uz Rīgas pusi. Un viņi bija piedzērušies, un tā kliedza Ruzu laukā, Mēnesnīcā, augustā: Zaroģinu, Zastāļinu, tādā veidā. Jā. Un nāca virsū. Un, protams, mēs mēģinājām ar tūciņas ieročiem atvairīties. Tas mums neizdevās, un tad lūdza artilērijas atbalstu aizmugurē, un tad viņi atklāja uguni. Un tad pa to Ruzu lauku mētājās tikai klīķa gabali. Tāda bija man pirmā kauja. Un man aizrādīja tie, kas man bija blakus no Volkovas, veci zaldāti: vai tu beigsi šaut? Tu neredzi, ka tev stobris ir balts, tad viņi redzēs, kur mēs esam. Tā bija tā lieta. Un es, protams, paliku dzīves, tāpat kā viss, bet es zinu, kādā veidā ir kaujas. Es neesmu bijis varonis, bet es neesmu bijis ar bailīgais. Jūs piedalījāties visās 6 lielkaujās, kas notika Kurzemē? Ne visās. Kad sākās Viesuļu uguns, tad man sacīja: izēja laukā, lai es nebāžu galvu tur iekšā, kur es nekā neizdarīšu. Un te pašā laikā 45. gada aprīlī Talsos notikās arī dzejas vakars, kur jūs piedalījāties. Es biju.
Un tas jau bija pēdējais. Kā tu varēji savienot tādu drausmīgu kara ainas, tādas lielkaujas, kur tūkstoši krīt, un te pašā laikā notiek arī latviešiem dzejs vakars? Tas bija tāds laiks, ka mums palaida drusku atvaļinājumā, un tad es arī piedalījos tai dzejs vakarā. Bet tas nebija it nekas sevišķis. Sevišķis bija kantāta Talsu baznīcā, Dievs tavas zemedeg, kur bija arī ieradusies Kalnāri, un viņi uzrakstīja dzejoli tādu, pie sienas stāvēja dzejnieks, noskumas nolaistu galvu. Tā bija pēdējā atvadīšanās no Kurzemes, jo pēc mēneša mēs beigām pāri jūrai. 27. septembrī jūs piedalījāties Lestens brāļu kapu atklāšanā un arī teicāt savus vārdus. Kā jums patika Lestens kapu atklāšana? Tas bija neredzēts cilvēku daudzums, kad skatījās pāri uz mežiem. Tad mēs redzējām tikai cilvēku straumi, kaut jau bija sākums sācies. Es nebiju nekur redzējis tik daudzi cilvēku un taisni godinot leģionārus. Un tas bija reizē arī jaunatnes sarīkojums, jo jaunatne nāca iekšā ar baltiem tērpiem, un viņiem bija tādas vaska sveces, ko aizdedzināja, kur vējš nevarēja nodzēst, un viņi visu laiku nostāvēja goda sardzē turpat 2 stundas nepilnas. Un tā nostāvēja visi ar visām svinīgām runām. Un tad bija goda sardze, ienāca, tie bija no armijas. Vai latviešu leģionāriem ir pienācīgs gods atdots? Domāju, nekad tik liels nav atdots. Nav tāda varēšana parādīt. Tas pats sarīkojums ar visiem konfesiju pārstāvjiem, ar kori, tas bija lielisks. Pie manis pienāca Avasol diriģents un sacīja, ka tie kora priekšnesumi ir lieliski. Un tā tas bija ar dziesmām visām. Mēs sazvanījāmies pirms 20. septembra, kad Latvija devās balsot par vai pret Eiropas Savienību. Un jūs bijat ļoti nikns par to, ka mācītājs no pirmās partijas izbojāja šo svētku noskaņojumu. Jā, tas man likās kaut kas tāds, kas neiederējās. Ko mēs bijām ievēlējuši? Mēs bijām ievēlējuši tādus drančus ar, es gribu sacīt. Un tam man nāca prātā, ja tu esi mācītājs un tev priekšā stāv tas, kas sevi ir apvainojis, tad tev vajadzēja teikt, Dieva kunga vārdā es tev piedodu un tu piedod man. Bet viņš to nedarīja. Es gribētu, kā viņš uzkāp kancelē tagad. Es ar viņu gribētu dzirdēt, kā viņš runā. Pa mīlestību, pa ko citu, pa šāda veida saskriešanos ar otru, lai izjauktu visas vēlēšanas, kas bija notikušas attiecībā uz Eiropas kopienu. Vai jūs esat daudz maz gandarīts par to, ka jau 9 valstis ir piekritušas, ka Baltijas valstis būs NATO un ka mēs tagad ejam uz Eiropas Savienību un tikai gaidām oficiālo atzinību nākošajā gadā? Tas ir viss, pa ko es esmu vēlējies savā mūža beigās, jo tas ir vienīgais, ar ko mēs vēl varam cīnīties kopā, tā Eiropas kopiena. Un tad, kas attiecās uz NATO, es domāju, būs drusku jāpagaida vēl. Vienā reizē viss tas nebūs. Eiropas kopienā ar mēs tiksim tikai nākošgad iekšā. Šoreiz tikai tauta izteica savu vēlēšanu, savu vairākuma vēlēšanu, ka mēs gribam tikt iekšā. Un tas bija lielisks akts, ko tauta izdarīja. Es neesmu nekad piedzīvojis vēlēšanās, kad ar tādu skaitli mēs izteicām savu gribu tur ieiet iekšā. Lūk, ienaidnieks mums tepat pie mūsu ievēlētās valdības gribēja to izjaukt visu. Un ja viņš būtu dabūjis, ka viņš iztaisīs jaunas vēlēšanas, tad viņš būtu izjauts ar Eiropas kopienu. Kāds ir nākotnes pareģojums latviešu tautai? Vairāk optimistisks vai tāds bēdīgs? Nē, taisn otrādi. Mums ir jāsāk
jauna dzīve politiska ar to, ko mēs pašlaik daram Latvijā. No vienas valdības, jeb no vienas saraksta 4 ir bijuši mūsu valdības tādas jau sataisītas. Mēs esam izmācījušies vienu tādu tautas apzakšanas metodi ar sponsoriem. Ik viens saraksts, kam bija sponsori, tie apzaka savu tautu. Un tā gājas no vienas valdības uz otru. Es domāju, ka Eiropas kopienā, kur arī mūsu pārstāvis būs iekšā, 1 vai 2, šīs lietas nāks priekšā. Un viņi ļoti labi zina, kāda zagļa mums ir šeit izauguši. Un tāpēc viņa liela daļa klus. Un tur tas tiks pēc manas saprāta atkal pacelts gaismā. Tāpēc viņa negribēja, ka mēs esam iebalsojušies tur iekšā ar tik milzīgu tautas pārsvaru. Un mums pašiem taisni jau tas ir, ka mēs puķis varam noplūkt. Jā, Krievi to redz, un viņi redz tagad, kas notiek. Tad viņi vismaz šī gada simteni nemēģinās aiz krūmiem rodāt, kādā veidā viņi varētu mums atkal iegriezt, jo viņi taču nav parakstījuši vēl nevienu robežas līgumu. Amerikāņi sacīja, lai viņi neparaksta, mēs tāpat jūs atzīsim. Un tas ir tas, pa ko es varu priecāties. Jo Eiropas kopiena nebūtu, kādā veidā mēs tur nebūtu tikuši iekšā, tad es sacītu, ka es no savas cīņas neesmu panācis it neko. Nākošais jautājums būs tieši demografiskais jautājums. Jo, tas ir viens no vissvarīgākajiem. Dzimtu bērni Latvijā. Bērni, es domāju, ja viņiem iet daudz bērnu ģimenēm palīgā, viņi varētu daudz vairāk dzemdēt. Arī, piemēram, studenti jaunie, kas beidz, viņi arī varētu ģimenes dzīvi nodibināt. Viņiem nav naudas. Bērnus jau netaisa citādi, bet ar naudu taču vajag vismaz saprast, ka studenti arī gribētu savas ģimenes nodibināt. Nekas tam līdzīgs nenotiek. Dzejnieki, Latvijas radio klausītāju vārdā es jūs sveicu dzimšanas dienā, kas būs 21. oktobrī, un jūs man solījāt, ka jūs nolasīsiet mūsu raidījuma izskaņā vienu dzejoli. Kā gāju putni draugi, cits nāk, cits projām iet. Es nezinu, ko vadīt, ko cieši turēt ciet. Māj saule rieta pusē, tur kavējās mans skats, nu zinu nezināmo, es palikšu viens pats.